Skaidrs, ka privāti mājas būvētāji ir juridisks personas arī, bet tas pasūtītais ir privāta persona. No šiem pārbaudīt visus. Tā, ka visus. Vidam nekad nevienācis prātā. Nē, ir ienācis, un tas jau ir darīts. Ir pārbaudīti. Visi. Mums ir sadarbība ar Būvniecības kontroles biroju. Visi ir pārbaudīti? Pilnīgi visi noteikti nē. Kāpēc? Kāpēc nevar pārbaudīt to vietu, kur acīm redzami staigā nauda? Un es jums pateikšu, kas ir tas, kas man nāk no publikas. Biezajiem klāt neķeramies. Saprotiet, tā ir tā problēma, kāpēc es taisu šo raidījumu un kāpēc es mēģinu ar jums publiski parādīt sabiedrībai, kā mēs uztveram lietas. Sabiedrība saka, vids biezajiem klāt neķerās. Ko jūs varat par to pateikt? Tas ir absolūts mīts. Absolūts mīts. Pierādat pretējo. Jo valsts ieņēmuma dienas ķeras klāt tieši pirmkārt biezajiem. 770 000. Ja jūs nezināt vispār pat tuvu, cik ir būvatļaujas, kā jūs varat man pierādīt, ka jūs ķeraties viņiem klāt katram personiski? Nē, Domburkungs, man ir galvā ļoti daudz skaitļu, bet par būvatļaujām tas nav man tieši atbildība. Līdz ar to es drīkst tādu skaitli nezināt. Bet starp 170 000, 5,5 ir cilvēku, kuri ienākumi pārsniedz vairāk kā 100 000 to kontu apgrozījumu. Mums ir jau pirmajā mēnesī papildus deklarēts viena sieviete, kurai vīrs ir pārskaitījis 1 miljonu. Mums ir mantojumi 2,9 miljonu apmērā un tā tālāk. Mēs runājam tiešām par ļoti turīgiem cilvēkiem. Mēs runājam ļoti precīzi tēma. Tā tēma ir šausmīgi vienkārši. Tālāk ir vēl 1000x. Nē, jūs man iedavāt mītu, ko Latvijas sabiedrībā es gribu sagraut. Lūdzu, valsts ieņēmuma dienas strādā tieši ar biezajiem.